Sveiki visiem! Šeit Tante Liene. Šodienas stāsta nosaukums ir Kurā pusē tu esi? Šīs dienas atmiņas pants ir no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 1. panta. Tajā rakstīts: Jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka mēs varam pielūgt savu brīnišķīgo Dievu katru dienu. Vai tu esi kādreiz piedalījies dievkalpojumā? Es domāju, pat tiešām lielā dievkalpojumā, kas notiek baznīcā ar simtiem sēdvietu. Vai tu jūties svarīgs, gatavojoties dievkalpojumam? Tu nedrīksti kļūdīties, bet tad tu tik ļoti uztraucies, ka gandrīz aizmirsti savu sakāmo. Tieši tā Jozo jutās pēc Mūzes nāves. Jozo staigāja starp telšu rindām. Viņš uzsmaidīja ģimenēm, kuras gāja garām, bet neapstājās parunāties. Viņam vajadzēja izkustēties un pavadīt laiku vienatnē, lai padomātu. Pēdējo dienu laikā bija noticis tik daudz pārsteidzošu lietu. Jozo ātri vien sasniedza nometnes malu. Dodoties pāri laukiem, viņa soļi kļuva garāki. Jaunais vadonis gāja tālāk, līdz viņam priekšā parādījās Jordānas upe. Tad viņš apstājās un skatījās. Upe bija pārpludus un bīstama, bet visi izrēlieši bija droši tikuši pāri un nu dzīvoja apsolītajā zemē. Atkal viņu brīnišķīgais Dievs bija viņiem palīdzējis. Tauta tikko bija beigusi svinēt pasās svētkus, bija pienācis laiks doties tālāk, taču tas bija biedējoši. Izrēliešiem bija spēcīgi ienaidnieki šajā jaunajā zemē. Kad Jozo lēnām griezās riņķī, viņš pētīja lielo sienu, kas slēdzās ap Jēriku. Lielas augstas sienas, biezas sienas. Cik maza izskatījās izrēliešu nometne, virs kuras pacēlās Jērikas sienas. Jozo nezināja, ko darīt. Kā gan viņš spēs vadīt Izraēlas armiju pret šo varu no pilsētu? Viņiem nebija izsmalcinātu kara ieroču. Jozo nodrebēja, domādams par saviem slikti sagatavotajiem karavīriem. Viņi nebija gatavi cīņai. Pēkšņi kāds stāvēja Jozo priekšā turādams zobenu. Jozo drosmīgi piegāja pie viņa. Kura pusē tu esi? Jozo jautāja, mūsu vai ienaidnieku? Ja viņš būtu izrēliešu karavīrs, viņam būtu jāpaskaidro. Jaunais vadonis nevienam no saviem karavīriem nebija teicis atstāt nometni. Ja svešinieks bija ienaidnieks, Jozo bija gatavs cīnīties. Es neesmu neviena pusē, vīrietis atbildēja. Es esmu šeit kā tā kunga armijas ģenerālis. Pēkšņi Jozo saprata, ka tas nav parasts karavīrs. Tas bija pats kungs. Bijībā Jozo krita pie viņa kājām. Es esmu tavs kalps, kungs. Ko tu vēlies, lai es daru? Novelc savas sandalas. Tu stāvi uz svētas zemes, kareivs atbildēja. Jozo novilka sandalas un pielūdza to kungu. Kas tas bija par atvieglojumu? Jozo jau bija sācis plānot kaujas taktikas. Viņš bija iedomājies, ka būs karš un viņš būs atbildīgais ģenerālis, bet tagad viņš uzzināja, ka šo cīņu vadīs tas kungs. Plāns jau bija izstrādāts un Dievs to vadīja. Jozo nebija jāuzņem šī smagā atbildība vienam pašam. Kungs bija šeit, viņa brīnišķīgais Dievs bija ar viņu.